Rūpējoties par pilsētas iedzīvotāju un viesu drošību, uzņēmuma Daugavpils satiksme pārstāvji sagatavojuši top 3 Daugavpils krustojumu sarakstu, šķērsojot kurus autovadītājiem jāpievērš lielāka uzmanība. Pirmā vieta – 18. novembra un Grodņas ielas krustojums. Šajā krustojumā autovadītāji bieži nepārliecinās, ka ceļš ir brīvs un nepalaiž tramvaju. Rezultātā notiek sadursmes, kas ne tikai bojā transporta līdzekļus, bet arī kavē tramvaju kustību, radot neērtības pasažieriem un visiem satiksmes dalībniekiem. Tramvajiem šajā braukšanas posmā nav pieturvietas, līdz ar to tramvajs uzņem ātrumu no pieturvietas Jelgavas iela līdz pieturvietai Tukuma iela. Otrā vieta – 18. novembra un Varšavas ielas krustojums. Ir svarīgi atcerēties, ka šajā ceļa posmā tramvaju sliedes sakrīt ar satiksmes kustību, un tādēļ tramvajiem ir priekšrocība. Automašīnu vadītājiem jāpārliecinās, ka viņi netraucē tramvaju kustībai. Trešā vieta – Imantas un Vienības ielas krustojums. Līdzīgi kā iepriekš minētajos krustojumos, arī šeit autovadītāji nereti neievēro tramvaju priekšrocības, kā rezultātā notiek negadījumi. Ir ļoti svarīgi vairāk kārt pārliecināties, ka ceļš ir brīvs, un tikai tad turpināt braukt. Sadursmes gadījumā visa informācija tiek nodota dispečeriem, kas atrodas tramvaju depo Jātnieku ielā. Ja notiek ceļu satiksmes negadījums, tramvaja šoferis vai konduktors uzreiz zvana dispečeru, lai paskaidrotu, kāda tur bija situācija, kāda apstākļi, kāda nopietnība. Un pēc tam dispečers pats pieņem lēmumu, kam zvanīt vai ceļu policiju vai uz ātru palīdzību. Ja negadījums rāda ceļu satiksmes kavēšanu, mēs uzreiz informējam mūsu iedzīvotājus par kavēšanu caur mūsu mājaslapu un caur Facebook. SIA Daugavpils satiksme aicina būt piesardzīgiem pie stūres un rūpēties par savu un savu tuvinieku drošību.